Ir kolēģi, atradām, kuri ir tie vainīgie Latvijā pie finansiālās situācijas. Un šeit mēs redzam, valdība ir atradusi, ka vainīgi ir šie reģionālie pārvadātāji, reģionālie mairažotāji, piemēram, kurš kūpina gaļu Rucavā un ved uz Liepājas tirgu. Viņš ir vainīgs, un tagad viņš būs tas, kurš glābs valsts budžetu. Ar visu to, ka nepilns 2 miljardus aizņemsimies, bet cilvēks, kurš mairažotājs, kurš ved šajā busiņā, furgonā, ved, nezinu, no Kuldīgas uz Ventspilu vai no Rucavas uz Liepāju, tagad viņš būs tas, kurš lāpīs budžetu. Un ko saka likumprojekts, kā jūs pamatojat? Jūs pamatojat, ka mērķis ir stimulēt, pārcelt kravas uz dzelzceļu. Nu, tieši kā tad mairažotājam Rucavā vajadzētu uz kādām sliedēm pārcelt, lai viņš nogādātu produkciju Liepājā? Man liekas, šis ilustrē to, ka, dārgie progresīvie, kas šo virza, viņi to Latvijas daļu, kas ir ārpus Rīga, ir labākajā gadījumā redzējuši pa mašīnas logu, bet reālas izpratnes nav. Manuprāt, šis ir reāls šāviens kājā visiem tiem saimnieciskajiem cilvēkiem, kas reģionos dara, maksā nodokļus un maksā mums algas. Aicinu noraidīt šo.